Esiet sveicināti NRA.LV sarunās. Šoreiz kārtējā saruna, kur nav intervējuma intervētājs, bet ir saruna pa politiku. Šoreiz būs saruna pa tuvajiem austrumiem. Priekš manim neierasta tēma, bet es ļoti gatavojos. Gatavojos tāpēc, ka pie mums ir fantastisks viesis, profesors Leons Taivāns, un es ļoti ceru, ka viņš man un mūsu skatītājiem daudz ko padarīs skaidrāk par to, kas notiek tuvajos austrumos. Labdien! Sveicināti. Es skatos, ka jūs esat jau pilnībā iegājis tādā austrumu modusā vai modā un sāciet ar laimiem saviem sarunu partnerim. Un tagad man jādomā, kā jums paglaimot. Bet tas ir tāda austrumu saruna. Mēs dzeram kafiju, bet tad jau vajadzēja tēju uzreiz. Un sēdēt varbūt uz paklāju un tuksnesi oāzē runāt. No, ko jūs? Mums ir kafija. Un es domāju, ka Eiropai kafiju ir iemācījuši dzert arābi. Nē, nevis arābi, bet turki patiesībā ir iemācījuši dzert. Un tā kā es domāju, ka mēs esam tā patiesā ceļā uz austrumiem un visu to padarīšanu. Tur mēs daudz ko varam mācīties, jo tomēr no turienes mums atnāca ļoti daudz daļu no mūsu civilizācijas. Yes. Jā. Es tam ticu. Bez jokiem. Bet, varbūt tās lietas arī mēs varam neuzskatīt par civilizāciju, bet viņi ātrāk nonāca līdz šīm idejām, nekā mēs šeit. Nē, ko jūs? Mēs esam tieši mantinieki senās Ēģiptes civilizācijai, tieši un precīzi mantinieki. Un tas viss noticis ar reliģijas vidutājību. Jo no Ēģiptes daudz vispār tādu pasaules uzskatu un pasaules redzējumu caur judaismu, tālāk caur kristietību, tālāk tas pārveidējās apgaismības laikmetā, sekularizējās, nonāk Eiropā, bet tas produkts ir nācis no senās Ēģiptes, un tam vairāk gadu tūkstošu vēsture ir. Tā kā mēs esam ļoti cienījama civilizācija. Es domāju, ka mums par to ir daudz jādomā. Es nemaz negribēju teikt, ka mēs neesam necienījami, bet runājot par šī brīža situāciju, mēs redzam, ka ir kādu laiku karš jau notiek Irānā. Man ir paša nomulka doma par to, jo jūs pieminējāt reliģiju, un kas ir ļoti svarīgi, cik es saprotu, Irānai pamatā ir nevis ideoloģija, bet reliģija kā ideoloģiskā līme, kas satur šo valstu kopā šajā brīdī, šo režīmu un šo valstu kopā. Un mēs esam redzējuši to attīstības ģenēzi pēdējo 10 gadu laikā no Obamas, kad bija kaut kāda vienošanās, pat sāk kaut kādas sankcijas ņemt nost un kaut ko tur pasolīja, kur irāņi, ko viņi arī īpaši nepildīja, bet izstījās, ka amerikāņi toreiz gribēja kaut kā risināt to problēmu. Un tad atnāca Trumps, tas tika viss izmest miskastē. Bet tas bija tāds ļoti, ļoti saprotams process. Nekas jauns politikā, starptautiskajā politikā. Bet tas, kas šobrīd notiek, tas ir pavisam kaut kas jauns. Un, pilnīgi interesanti no tāda skatu punkta, ka vienmēr karš ir tas, kur iznes visu smagumu tauta. Šis ir karš, kurš sākās ar elites vienkārši iznīcināšanu. Nevis sāk ar tautas iznīcināšanu, bet elites iznīcināšanu, kas ir, man šķiet, kaut kas jauns. Un jautājums ir tāds, kā jūs domājat, no tāda ideoloģiskā skatu punkta, no tā reliģiskā skatu punkta, skatoties uz Irānu, vai viņi bija gatavi, ka amerikāņi ies šo ceļu un uzsāks šādu praktiski iznīcināšanu Irānas elites un Irānas, aizsardzības sfēras un visi, kaut kāda vesela segmenta, kas ir šajā valstī, kas aizsardzību, kodolenerģētika, plus politiskā pārvaldība, ka viņi vienkārši ņems un tā metodiski vienkārši iznīcinās. Tas viņiem tomēr bija kā pārsteigums. Kāda jums sajūta? Man liekas, ka 100% pārsteigums te nebija. Jo Irāna, cik zināms, tomēr diezgan rūpīgi gatavojās iespējamam uzbrukumam. Gan nepārāk gaidot to no Amerikas Savienotām valstīm, bet vairāk no Izraēlas. Jo ar Izraēlas militāro spēku jau Irānai ir bijusi darīšana. Irāna, kā zināms, finansē un uztur vairākas tādās proxy, organizācijas vai teroristiskas organizācijas, kā mēs esam tagad nosaukt. Un tāpēc Irāna jau gaidīja, kad dabūs pretī. Un pēdējais sāsinājums bija saistīts ar to, kad Irānā tika gatavota vesela plejāda ar rezerves spēlētājiem administratīvos un augstākajos amatos.
Tas bija ļoti profētiski tajā ziņā, ka tiešām Ajatollah Hamenei tātad dabūja galvu tieši šādā amerikāņu Izraēlas kombinētā uzbrukuma gaitā. Bet tad sanāk bišķi mētāties, bet mums bija tikko, mēs redzējām, bija ļoti smags tās tautas kustības viss, kas tās protesti, kur tur ir dažādi skaitļi, tiek minēti, cik tūkstoši cilvēku tika nonāvēts šajos protestos, bet tas ir, tur notika tas, ko visu laiku tā kā bakst, Krievijā, kur tad tie cilvēki uz ielas, un visur citur, kur tad tie cilvēki uz ielas, un te viņi bija uz ielas, īstenībā ļoti daudz tik vienkārši noslaktēt tur uz tās pašas ielas, bet šobrīd viņi, šobrīd tur arī Trumps saka, neiet uz ielas, jūs dabūsiet kaut ko uz galvas, jo tur birs vēl kādu laiku uz galvas, bet jautājums ir tāds, kas ir tas, kas viņus spēj dzīt uz tās ielas, tos cilvēkus? Vai tīri no ideju viedokļa, te visādi ir kaleidoskops ar idejām. Ka viens ir kaut kādi saukļi, kas tiek skandināti, ka vispār islāms nav viņa reliģija, ka viņi tur ir zoroastristi, jeb kad viņi ir persieši un nav nekādi arābi, un visādi brīnumi. Tad, es domāju, ka mēs jau neredzam, bet viņi tik tā sūcās kaut kādas lietas. Bet kas viņus es īsti nesaprotu, kas ir tas, kas viņus iekšēji rada šo burbuļošanu, kas ir neraksturīgi šobrīd mūsdienu kaut kādām civilizētām valstīm, un es Irānu pieskaitu tomēr pie civilizētām valstīm, ekonomiski viņi bija nemaz tik necivilizēti nebija. Šeit patiesībā sakot, ir jūsu jautājumā ir divi jautājumi. Varbūt. Jā. Viens ir, teiksim tā, par to raibo uzskatu klāstu, kas ir Irānas sabiedrībā. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir uzvedības jautājums. Kāpēc, atšķirībā no Krievijas, Irānas iedzīvotāji, Teherānas iedzīvotāji un citu lielo pilsētu iedzīvotāji iznāk ielās, prasa, uz viņiem šauj, un viņi atkal iziet ielās un atkal prasa, un notiek šādas ļoti vētrainas demonstrācijas. Sākšu ar otro. Persieši ļoti emocionāli tauta. Un viņus dzen uz ielas izmisums vispirms. Jo ekonomiskās problēmas, kas Irānā ir gigantisks. Sāksim ar to, ka trūkst ūdens. Viņš trūkst visu laiku, par to jau presa runāja kādu brīdi, kad bija ūdens tvertnes Teherānā viss tukšs un pilsētas mērs jau cilāja jautājumu par to, kā evakuēt visu šo milzīgo megapolis tātad ārpus pilsētas robežām, lai risinātu šo jautājumu. Un Irānā vispār trūkst ūdens. Tad arī tā zona. Vainoja, ko tad? Cilvēki jau nezina, kādas ir tās īstās problēmas. Tās problēmas varbūt ir tīri objektīvas. Es negribētu vainot režīmu. Protams, režīma vainas kaut kādas ir vienmēr, bet tauta jau vainoja šahu. Vai vismaz viņa ministrs un viņa administrācija, ne šahu, bet Ajatollah Hamenei, un viņa administrācija par to, ka tā ūdens nav. Tā ir tā atbilde, kāpēc cilvēki iziet ielās. Krievijā vēl bada stāvoklis nav, bet 17. gada revolūcija, pagājušā gada 17. gada revolūcija Krievijā jau sākās maizes rindās. Mātes, kurām bija jābaro bērnu, un nebija ar ko barot. Un tas ir izmisums. Un tur sākās īsta revolūcija. Ne jau tur auroras, kas saka, tur šaušana, zāles un kaut kāds militārās darbības. Tā visa mitoloģija. Patiesība ir tāda. Irāna bija uz tādas revolūcijas robežas, kas attiecās uz to daudzo dažādu uzskatu, daudzumu, kas tur ir. Šeit ir jāatcerās nedaudz no vēstures. 1979. gadā notika Islāma revolūcija. Viņa notika kādā gaisotnē. Irānas šahs Reza Pahlavi toreiz viņš uzsāka Irānas modernizāciju. Tie bija 60. gada beigas. Es toreiz vēl beidzu savas studijas Āzijas Austrumu valodu institūtā. Un mūsu studentu grupas sūtīja attiecīgi uz Malaiziju. Papildināties tur malajiešu valodas zināšanās. Un tur bija kustība, piemēram, par
to, lai laucinieki iemācītos un uzbūvētu sev toaletes. Jo tur bija pierasts iet tātad pie tuvējās upes, un tur nokārtoties, un tā skaitās aizmuguri, porque, ka blakām aiziet uz aizmuguri, tas nozīmē aiziet uz toaleti, uz upes krastu, lai nebūtu infekcijas slimības. Akurāt to pašu darīja šaha Irāna. Studenti devās pie lauciniekiem, tā skaitā ārzemnieki, kā mani kolēģi, kas mācījās persiešu valodu. Tātad tās pašas lietas. Tika mācīts sanitārās kaut kādas lietas elementārās. Studenti sūtīja uz rūpnīcām iemācīt, inženiertehnisko zinātņu students, iemācīt turienes iedzīvotājiem kaut kādas elementāras lietas, kā rīkoties ar rūpnīcas iekārtām un tā tālāk. Tad bija tāds plašs kustība uz modernizāciju. Bet viena lieta bija atstāt novārtā. Novārtā bija atstāta lieta, kur cilvēki dabūs darbu, kur viņi dzīvos, jo notika ļoti aktīva pārvietošanās no laukiem uz pilsētām. Laukos ieviesās jau agroindustriālā sistēma, un tas nozīmē, ka cilvēki tiek izmesti ārā no lauku vides, viņi nonāk pilsētā un nonāk izmisumā. Ko darīt, kā darīt, nekas nav saprotams, dzīvot nav kur, darba nav, ēst nav ko, sākās izmisums, un tā izeja no izmisuma atradās tieši tādā islāma reliģijā, kad lūk, sabiedrība sakārtosies, ja viņi atgriezīsies pie islāma. Ja viņi atgriezīsies tātad, kur ir noteikts kaut kāda kārtība, kaut kāda ētiskā kārtība. Nebija tā, kad mežonīgais kapitālisms, tie, kam ir nauda, tie dzīvo un cep par kuldam, pārējie tam vai badojas, un vienā ne pa vienu nav nekādas darīšanas. Tā nedrīkst būt. Un islāms tad bija tas, kas tautu apvienoja, beidzot, opozīcijā pret esošo varu. Un uz šī viļņa ienāk Ajatolla Homeini ar savu tātad Islāma republikas koncepciju un vispārējo, ko mēs šodien pazīstam kā diktatūru. Pēc tam sākās Irānas 10-gadīgs karš. Gandrīz 8 gadi, ja? Karš ilga. Un šis karš saliedēja sabiedrību apkārt Homeini, jo tā ideoloģiskais, tā teikt, tā intelektuālā vide, un jūs pilnīgi pareizi sakat, ka ir pietiekami attīstīta sabiedrība, tā intelektuālā vide bija pietiekami bagāta dažādām idejām. Jau toreiz bija zoroastrieši, kas tātad uzskatīja, ka tā ir tiešām tāda zoroastrisms visā principā ir tāda ļoti ētiska, ļoti vairāk pa kristietību smalka reliģija, kas izsver, tiksim, cilvēku ētisko uzvedību un ļoti uzsver to un tā tālāk attiecības ar citiem cilvēkiem un tam līdzīgas lietas. Bija tie, kas bija pārņemti, teiksim, ar dižano Irānas senvēsturi. Bija cilvēki, kas bija aizraušies ar moderno rietumu, tad zinātniskām idejām un tā tālāk. Tas viss bija. Bet virsroku beigās pārņem tāds islāma variants, kurš Irānai pirms tam nebija īsti raksturīgs, jo Irāna kā tāda lauku zeme, laucinieku zeme, ja tā teikt, pieturējās pie dažādiem vietējiem ticējumiem, kas bija sajaukšies ar islāmu. Islāms bija tā pārklājis, ka tāds palaks, tādu senu ticējumu sistēmu, kas katrā ciematā bija dažāds. Kalnu zeme, izolēti rajoni, un tas viss veicināja tādu īpatnēju islāma izveidi, un arī senatne, kas ļoti iespaidoja. Un kopumā šītu islāms ir persiešu islāms. Tas nav arābu islāms. Arābu islāms ir sunnītu islāms. Un tie ir tā atšķirība. Un tas viss šodien arī virmo gaisā. Tad ir šie dažādie cilvēki, dažādi uzskati, aizraušanās ar islāmu jau ir lielā mērā pārgājusi, tāpēc, kad cilvēki ir ieauguši pilsētas sabiedrībā, viņi pie tās pieraduši, viņi sāk salīdzināt lietas un saprast. Notiek, faktiski pašreiz ir tāda, ja tā var teikt, tāda ideoloģiski, ideoloģiskā piespiešana ir, vai ne? Sievietēm jānēsā hidžābus, nedrīkst atskaņot mūziku. Likumības policija. Jā. Tieši tā, nekāds skaistums salonu nedrīkst būt. Tad šī reliģiskā policija seko visam tam.
Bet pēdējā laikā jau ir skaidrs, ka arī režīmam bija skaidrs, ka tā lieta vairs nav noturama. Un tāpēc uz visu to lietu, kā padomju laikos, Brežņeva laikos bija, cilvēki gāja uz baznīcu un lai iet. Cilvēki tur dara kaut ko tādu, kas nav savienojums ar sociālismu un marksismu. Nu, neviens nelikās par to zinas. Precīzi tas pats ir Irānā šobrīd. Un tas daudzajā veidā izskaidrot, kāda ir tā vide šobrīd Irānā, kā tas sadzīviskā vide ir. Un kas ir aiz šīm demonstrācijām, kur tika dedzināti Hameneja portreti un tik visādi apsaukāti vara. Es ļoti interesantu teoriju par šito lasīju, par to, ka īstenībā ir Irānas problēma, šī režīma problēma, ja mēs abstrahējamies, nerunājot par visādām ētiskajām lietām un visām šīm reliģiskajām, ka viņa problēma ir demogrāfija. Un kas viņus padara līdzīgus šaha krišana 79. gads ar padomju Krieviju 17. gads, jau tad, kad viņi tika izveidota. Un pēc tam šobrīd mēs redzam to pašu, ļoti liels skaits jaunu cilvēku. Jauni cilvēki, kuri gatavi tā piedzīvojumam, kad ir tā jaunā gados jaunā sabiedrība, kur ir vidējais vecums kaut kādi 25 gadi, ka viņi ir daudz dinamiskāki. Tu neuztaisīsi tādu revolūciju un ātru darbošanos, kad ir vidējais vecums, piemēram, 50. Tur 10 reizes apdomās. 25 gados ir pilnīgi cita motivācija. Un, kas bija interesantākais, kas man likās tajā teorijā, ka tas karš, Irānas-Irākas karš, Irānai ļāva pietūnēt demogrāfiju. Bišķi pēc šīs šaha nākšanas pie varas, bišķi samazināt to jauno vīriešu apjomu sabiedrībā. Šaha varas zaudēšanas. Jā, ajatolas nākšanas pie varas, es atvainojos, jā. Bet, kad ļāva samazināt to, jo viņi diezgan daudz pazaudēja cilvēkus un vīriešu, un ka viņi dabūja lejā to testosteronu sabiedrībai, un viņiem tas bija izdevīgi, tāpēc viņi varēja arī piegriezt skrūvis un pataisīt to sabiedrību, jo viņi jau nebija tik radikāli, kādi viņi tagad. Tā, ka viņi nāca pie varas, tas jau, ja viņi būtu nākuši uzreiz ar šādiem lozungiem, jau ar šādu kārtību, tur viņi ilgi tu nevarētu pakļaut valsts. Valsts jau tiek pakļaut lēnām un pakāpeniski tiek tās skrūves pieskrūvētas. Jo tāpat laikā runājot par šaha režīmu, savukārt, viņš jau arī nebija mīlams. Viņš tur tā kā bija arī, ja salīdzinām to pašu Krieviju 17. gadā, viņš dzīvoja ļoti pietiekoši izolēti. Labi, varbūt man nav baigi autentiskiem kaut kādi Izraels avoti, no kurienes lasīs, viņš dzīvoja diezgan izolēti, viņš centās, tā teikt, to sabiedrību pārāk, lai viņa dzīve nekrustojās, tur bija pietiekoši augsta korupcija, viss pārējais nepotisms, korupcija, viss, tā teikt, labās lietas, kuras vienmēr noved pie šāda režīmu krišanas. Jā, šahs dzīvoja ļoti vienkāršos apstākļos, starp citu. Jā, jo es lasīju, ka viņš bija ļoti tāds smalks tipiņš. Bet tomēr dzīvoja ļoti vienkāršos apstākļos, un Krievijas cars Nikolais, tas Aleksandrs III jau arī ļoti vienkārši dzīvoja, bērni ģērbās armijas robās, arī meitenes, un nekādas lepnības nebija. Tā lepnība bija tika izrādīta tādos rituālos pasākumos, kad bija, tiek rīkots kaut kāds oficiāls pasākums, tad tika vilkta no skapjām ārā kāda briljantu un kārta kaklā, un tā tālāk, bet pārējā dzīve bija ļoti vienkārši. Un šahs arī līdzīgā veidā tā tad bija. Viņam bija savu piekritēju, bija arī savu pretinieki, bet tas, ko jūs sakat par jaunatni, tas ir gan viena svarīga lieta, jo kā zināms, revolūcijas principā tā ir jaunieši, jauni cilvēki. Un atcerēsimies kaut kā Krievijas revolūcija, kas mums ir tāda diezgan ieēdusies, vismaz vecākai paudzei sakarā ar izglītību, vai ne? Kad visas revolūcijas mītas bāzes pa priekšu un pakaļ iekšā cilvēkiem, uz skolēniem un uz studentiem. Jā, tad, Krievijas ministra arī, toreiz, padomju Krievijas ministra arī bija jauni cilvēki un tāda alternatīvie faktiski, ne tie, kas ir bijuši aristokrātiskā sabiedrībā, bet austrumu demogrāfiskais tātad bums, kam ir pieskaitām arī Irāna, tagad jau pāri pa 90 miljoniem iedzīvotājiem, gan arī 100 milzīgi valsts. Gigantiski, jā. Lielā mērā sastāv tiešām no jauniešiem,
Tie jaunieši ir tie, kas ir karst asinīgi un kas tātad skrien ārā un tā tālāk. Bet viņiem tas izmisums ir ne tikai tā teikt, pirmā līmenī, ka nav ko ēst, nav ko dzert, vai ne? Arī tas ir. Bet otra lieta ir tā, ka tādās nepietiekami attīstītās sabiedrībās vai tur, kur ir pārāk liels tas demografiskais spiediens uz diezgan ierobežoto darba vietu sfēru, cilvēki, kuriem ir izglītība, un Irānā tāda netrūkst jaunieši, viņiem ir grūtāk atrast darbu vai neiespējami atrast darbu. Un viņi veido tādu revolucionāru vai tādu sprākstmaisījumu sabiedrībā. Irāna to ir raksturīga. Arī tas islāma pavasars, kas bija tuvajos austrumos ar 12. gadu. 11. gadu saistīts. Ja? Tad tas arī tas pats. Šeit ļoti lielu lomu nospēlē tie jaunieši, kas tagad ir digitāli izglītot. Viņi ļoti operatīvi lietot mobilos telefonus un dators, un tad viņi ir lietas kursā, kur kas pasaulē kā notiek, un var ātri sazināties un tam līdzīgi. Tā kā tas viss nospēlēja lomu toreiz arābu pavasarī un šeit arī. Jā, arābu pavasars ir ļoti laba lieta. Jūs man izņēmāt praktiski domu no galas ārā. Ja es tieši par to arābu pavasaru gribēju arī pajautāt, jo tas, ko es tā vislabāk esmu redzējis un sapratis, liekas, ka sapratis, ir tas, kas notika Ēģiptē. Viņiem bija arī ļoti vētrains arābu pavasars, kur viņi to Mubaraku nodzina prom, aizzina visu un tur iesēdināja, tiesāja. Un tad atnāca pie varas musulmaņu brālība, kur vienā mirklī, es domāju, ka viņiem paveicās, ka viņi militārā hunta tomēr saprot, ka tas tā kā nav tas Eģiptes ceļš, un ka viņus visus tur padzina, un tagad ir Al-Sisi ģenerālis, kurš ir arī prezidents, un būtībā ne ar ko. Šis režīms neatšķirās no Mubaraka režīma, tas pats vien ir, pa vidu bija pavasars. Un tad, kad Trumps runā par režīmu maiņu Irānā, es vienmēr sāku domāt par to arābu pavasaru, jo tur jau bija ļoti vētraini, baigās gaidas, tik būs demokrātijas, tik viss notiksies. Ar ko tas viss beidzās, mēs labi zinām. Un es domāju, Eiropas un Amerikas maldi. Ēģiptes gadījumā, un Ēģipti var salīdzināt ļoti ar Irānu, jo arī 100 miljonu nācija. Kad, ja ir problēmas tādām nācijām, tad viņas ir samērojams ar Eiropas lielumu, jo Eiropā nav 100 miljonu valstis. Un mēs runājam par bēgļiem, un visu viņas ir tuvu tomēr, un tad viņas sāk šķaudīt, tai mirklī Eiropā sākās problēmas, tad, kad šādas milzīgas tautas sāk šķaudīt. Un es domāju, ka tas apvērsums no Sisi nākšana pie varas Ēģiptē, man liekas, daudzi uzelpoja. Miers, labi, lai viņi tur dzīvo, visi labi, Ēģiptē miers, viņi ir draudzīgi ar Izraēlu, un viss arī. Kas arī interesanti, šobrīd mēs redzam, Irāna šauj krustšķērs. Es tā kā neesmu dzirdējis, ka viņi tur šauš pa Ēģipti. Viņi tā kā nešauj, jo tā ir arī milzu valsts, kur arī var atšaut kaut ko pretī. Cik viņi stipri, mēs vienmēr varam diskutēt. Un tad ir jautājums par to, vai Irānā, tagad visi saprot, ka to režīms nav nekāda baigais cukurs, ka tas viss ir, bet jautājums šādā valstī, kur demokrātija labāk par to aizmirstam, tas būtu, to mēs atliekam kā tādu kaut kādu mītisku ideju, un mums ir pieredze ļoti, ļoti sen. Ir šaha režīms, un tagad ajatola režīma piezi. Un tad, kas ir tas, uz kurien tas var aiziet? Kas, Vai nebūs tā, ka bēgot no vilka uzraujās uz lāci? Jo mēs jau labi redzam, kas notiek Afganistānā pēc amerikāņu iziešanas. Jā, redziet, šeit runa par demokrātiju. Jūs jautājat tādā demokrātiskās izredzes. Es atceros, man mācīja bija, kad smējās, tad runāja par, tā, kad gribēja pajokot, traibālā demokrātija. Cilšu demokrāti, es nezinu, kas var rasties. Es neticu tādam modelim, ka var, kā jūs domājat, jūs ticat, ka tur var būt demokrāti? Nē, un tā atbild ļoti vienkārši ir. Un viņi ir reliģijas sfērā.
Mums bieži vien reliģija liekas, ka tā ir tāda rituāla pakalpojuma, kā esmu dzirdējis. Kas ir reliģija? Reliģija ir rituāla pakalpojuma. Tā liela daļa cilvēku uzskata, vai ne? Tāpēc katrs modelē pēc sevis savā dzīvē. Viņš ir bijis, kur kristībās ir bijis. Tur laulība, kas baznīcā noslēgta. Bērs droši, bērs jau tās jau tas baznīcā. Tā, un tie ir rituāli pakalpojumi. Dzīves cikla rituāli, kā saka antropologi. Jā. Bet patiesībā sakot, reliģija ir tāds pasaules uzskats. Un šeit nav tā reize, lai stāstītu, teiksim, tā reliģijas teksts, kas daudz ko nozīmē. Bet, redziet, kristietībā, es tā pateikšu, varbūt tādu vienu, tur varētu vairākas tas piemērs pievest, bet kristietībā cilvēks ir radīts pēc Dieva vaiga un līdzības. Un ko tas nozīmē? Tas nenozīmē, ka Dievs ir antropomorfs, vai ne, ka Dievs izskatās kā cilvēks ar galvu un 4 kājām, no kurām 2 priekšējās ir rokas. Tāds nav. Tāds nav bez šaubām. Vispirms jau Dievs ir brīvs. Viņš ir radītājs. Viņš ir brīvs un viņš ir radītājs. Cilvēks, bet kristietībā cilvēks arī ir brīvs un ir radītājs. Islamā cilvēks ir radīts no asins sabiezējuma. Viņam nav nekā kopīga ar Dievu. Viņš ir vienā pusē bezdibeniem, Dievs otrā pusē bezdibeniem. Un cilvēka pienākums ir nevis būt līdzdarboties Dievam, tad viņa druvā, kā tas ir kristietībā, vai nebūt būt par palīgu Dievam. Šeit ir dažādi varianti, vai ne? Tas par tiem es tagad nestāstīšu, dažādi to skaidro un tā tālāk. Un dažādi realizē arī sabiedrībā to lietu. Bet šeit ir demokrātijas pamats. Islamā ir citādāk. Islamā cilvēka pienākums ir tikai pakļauties. Un islām tas ir pakļaušanās. Pakļauties Dievam. Un šo lietu projicē sabiedrība pēc tam savā ikdienas dzīvē un pamēģināt atrast demokrātisku islāma valsti. Es tieši par to tagad tinu galvā, kur varētu būt. Jā, tas būtu tur varētu Pakistānā varbūt meklēt. Nē, Pakistānā nekādā gadījumā. Varētu atrast Indonēzijā, bet Indonēzija ir ļoti īpatnēja situācija, tāpēc, ka Indonēzija ir tāda konfederācija faktiski. Daudz salas. Tur 6000 valodas. 600 valodu ir. Bet tur katrā salā un katrā provincē tātad ir savu valdīšanu, kas īsteno islāma, tātad šariāta likums, skrūvē diezgan cieši. Kaut arī centrālā vara ir tāda, bet viņa faktiski pārstāv šo provinciālo kopumu atsevišķi un tātad neiet tajās sadzīviskās lietās iekšā. Tādā nozīmē viņi ir. Citādi tur vēl var daudz parunāt par to. Un tas nozīmē, ka zemēs, par kurām mēs runājam, ir viens saimnieks pie galda. Pie galda nevar būt 2 saimnieki. Un, kā jūs saprotat, politika lielā mērā ir kas, īpaši austrumu zemēs, kur pietrūkst, visu laiku pietrūkst. Tā ir Irāna, tā ir Ēģipte, Alžīrija, kur pietrūkst dienasčās maizes. Tātad saimnieks ir tas, kas to maizes kuku sagriež. Tur varbūt tiem, kas strādā vairāk, tiem, kas ir, tā teikt, pensijas vecumā, tiem mazāk. Bērniem varbūt būs drusku vairāk, lai viņi tur varētu augt, un tam līdzīgi. Un tā lielā politika ir budžeta griešana un mēģināšana, tā teikt, pirmais uzdevums ir pabarot visus. Te ir daudz jāstrādā, un tad, lai tā sabiedrība nedumpotos, ir vajadzīgs spēcīgs aparāts, un tā parasti ir armija. Un tāpēc militārā valdīšana ir Ēģiptē, militārā valdīšana bija ilgi Irākā, bija Lībijā, un arī šodien, teiksim, Irākā tas demokrātijas variants, kas tiek uzspiests no Amerikas, un tā ir zinām tāda federalizācija, Irānas federalizācija, kurdi dabūja kaut kādu autonomiju, diezgan liela autonomija tur, kā piemērs.
Bet tas ir tik ilgi, kamēr tas amerikāņu spiediens paliek. Un tiklīdz viņš pazudīs, sāksies atkal no sākuma rīvēšanās, pēc tam karošana, un tad Dievs to zina, kas tur būs. Tā kā par demokrātiju sapņot Eiropā jau var, tas tā ir pieņemts, bet mēs domājam savās kategorijās, tur citas kategorijas ir, un tas nav nācijai, nav tautai iekšā, saprotiet, kad ir jādomā par kopību. Piemēram, viens amerikānis, viņš atrod $100 uz ielas, jauns puika, viņš varētu tos $100 aiziet tur nodzīvot, bet viņš var ielikt bankā. Tā ir viņa personīga darīšana. Ja kaut kāds Marokas puika atradīs tur 100 dirhems vai kaut ko tādu, tad ko viņš darīs? Viņš nesīs mājās, un ģimene tad izspriedīs, ko ar to naudu darīt. Kam vajag tur Kas notiks, ja viņš nedarīs? Var jau būt tā, ka gadās, bet tā nav norma. Tā nav norma. Un Eiropas tradīcijās, starp citu, reliģiskā tradīcija nav teikts, ko darīt ar atrast naudu. Bet Āzijas tradīcijā ir. Tā pieder nabagiem patiesībā. Jā, šodien nebija zinājis. Jā, tā pieder nabagiem. To vajadzētu sadalīt mazākās vienībās un izdalīt trūkumcietējiem. Tas ir labi doma. Bet var, ja mēs skatām, protams, tur varētu būt mērķi dažādi. ASV mērķi šo karu karojot un Izraels mērķi dažādi. Un viens no mērķiem varētu būt, jūs vairākas reizes pieminējat federalizāciju kaut kādās islāma valstīs. Un Irāna ļoti demonstrē uz āru, ka viņi ir ļoti monolīta nācija, bet patiesībā mēs labi saprotam, tur ir 25 miljoni Azerbaidžāņu. Tur ir miljoniem kurdi. Tas ir liela apjoma. Un kurdi es domāju, ka viņi ir pirmkārt iedvesmoti pēc Irākas, bet otrkārt es domāju, ka viņi jūtās, ka viņiem pienākās savu valsts. Līdz ar to tur varētu būt tā Izraels interese, kad tā kā piegriezt to bišķi Irānu, jo tāds 90 miljonu monstrs, kurš maz ticams, ka tieši dēļ ideoloģiskiem apsvērumiem kas ir ielikt viņiem ar šo islāmu, kas viņiem ir kopš islāma revolūcijas. Tu vari darīt, ko gribi. Viņš jebkurā gadījumā atgriezīsies. Viņš jau neko nepazudīs. Vai cik viņi būs miermīlīgi, tas tā kā var vilkt tādas paralēlas ar Krieviju. 10 gadus tur pavaldīja demokrātija un atnāca atkal pareizais čalis no FSB. Tā tur atnāks pareizais čalis no revolūcijas gvardas, kurš teiks tā, beidzam mēs šito te akstīšanos, atgriežamies pie saknēm. Jā, es domāju, ka jums ir tāds ļoti pareizs redzējums. Tikai es gribētu šeit tā mazliet precizēt un ielikt atpakaļ varbūt tādās reliģiskos kontekstos visu lietu. Redziet, Irāna, jums pilnīgi taisnība, ja? Irāna vienmēr ir bijusi impērija. Atcerēsimies no Herodota laikiem, no Maķedonijas Aleksandra laikiem. Tā bija liela valsts. Vairākas impērijas, kas ir vairākas dinastijas, kas valdījušas, un viņu impērijas Irānā. Tas ļoti īsts periods, kad Irāna bijusi tāda vārga valsts, ka tur Krievija un Lielbritānija cīnījās par dominantu šajā valstī. Bet tā vienmēr ir bijusi impērija, ļoti spēcīga impērija. Un tagad šis islāms tātad ir kļuvusi par tādu cementu un izveidojusies atkal jauna impērija. Un tāpēc atgriešanās ir ļoti iespējama. Bet šeit ir viens moments, kad kas ir šīs impērijas uzdevums? Mēs atceramies Padomju impēriju, vai ne? Mēs varam kā piemēru pievest. Un sākotnēji tās Padomju impērijas uzdevums bija, kā rādīja ģērbonis ikvienam mums, vispasaules revolūcija. Un bija Kominterna 1., 2., 3. un 4. Kominterna. Reliģija, marksisms. Jā, reliģija bija marksisms. Šeit ir kaut kas līdzīgs, un islāmu bieži vien sauc par tādu racionālu reliģiju. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nenodarbojas kā kristietība ar mākoņu stumšanu par padebiešiem, nenodarbojas ar kaut kādu filozofiju, bet mērķis ļoti vienkārši izveidot vispasaules islāma valsti ar kalīfu priekšgalā. Tas ir tas darbs, kas katram musulmanim būtu jādara, jāveicina, par to tā teikt. Un tas ir abiem, gan sunītiem, gan šītiem, ja? Jā, tas ir kopīgs tāds pasākums. Un šī diženā mērķa vārdā
tātad esošā Ajatols Homeini dibinātā tātad Irāna, viņa ir nolikusi sev par mērķi iznīcināt Izraelu, kā mazo šaitānu, mazo sātānu, ja? Un izspiest no reģiona ārā tātad lielo šaitānu Amerikas Savienotās valsts. Un uz šī uzdevuma risināšana, vai šī uzdevuma risināšanai ir pakļauta visa valsts ideoloģija, visas valsts finanses. Un šī iemesla dēļ tātad notika viss tā ieroču uzkrāšana, aizsardzības, militāras rūpniecības veidošana, proxy organizācijas, Hizballah, dažādas musulmaņu brālības, kuras ir mazākas vienības, par kurām daudz nerunā. Hamas, kas ir sunīta organizācija vienalga, un varbūt pakļaut lielākā mērā Ēģiptes brāļiem musulmaņiem pēc ideoloģiskās, pēc izcelsmes un ideoloģiskā virziena, bet vienalga. Viņi saņem naudu no Irānas un organizēja tādu iebrukumu Izraēlā ar plānu vispār iznīcināt šoreiz tā valsts. Tas bija 7. oktobra gadījums. Un tāpēc šī šodienas dienas kārtība iebrucējiem Amerikā un Izraēlai ir likvidēt šo režīmu. Un cerībā, kad izveidosies kaut kāds normāls, vairāk sadzīvisks islāms. Islāms jau pats par sevi jau sadzīvē, reliģija kā reliģija, cilvēki aizņemti savām lietām. Turkmenistāna taču ir islāma valsts, visi baigi uztraucās, ka Turkmenistāna tur kaut ko tur dara. Viņš taču neskrien visiem tagad līdzi. Tieši tā. Bet ja tas viss tiek aktualizēts, tad to ir viegli izdarīt, tāpēc, kad islāmā ir tāda vēsture, ir tāda mācība, un cilvēki kaut kā tā, paša dzīvo, kā lai to saka, tā ļoti sadzīviska dzīve. Bet tāds tārpiņš mazliet grauž to apziņu, ka tādi īsti musulmanis jau mēs neesam. Bet kā tur ir tie īsti? Tie, kas tur, saprotiet, šahīdi, kas tur iet bojā un kas tur cīnās, tie īsti. Vajag atbalstīsim, bet paši tā cenšas varbūt nepārāk. Tā sadzīvē. To jostu, lai vēl kāds cits šahīdi jostu. Jā. Bet runa tad faktiski ir par to, ka tagad gribētu tikt vaļā no tā ideoloģiskā uzstādījuma, kas ir briesmīgs, un sabiedrība tā kā būtu nobriedusi jau dzīvot tādu vairāk konvencionāli, kā mēs teikt. Tā kā viss ir normāla dzīve un rūpēties par bērniem, par labklājību, par savām sadzīviskām lietām, ar ko visi cilvēki ir aizņemti. Jā, un tas, vienalga, tā iespēja sadalīt, viņus bišķi, apgriezt. Tie 90+ miljoni ar to demogrāfiju, tā ir bumba laikdegla. Viņiem kaut kur tur ir. Tie arī, es teikšu tā, ka tagad ir pavisam jauna, ļoti interesanti pētījumi demogrāfiskie parādījušies. Un tas process ir sācies, demogrāfiskais sarukšanas process, neizaugšana. Un tas ir sācies Austrumāzijā. Viņš sācies ar milzīgiem tempiem. Austrumāzijā viņš ir, tur var Ķīnu redzēt kaut vai kādu, viņiem tie skaiti, tur 100 miljonu gadā. Koreja dod 64% gadā. Tad kritums. Milzīgs. Tur ir milzīgi, jā. Un pārējā pasaule ies pakaļ tam. Tāpēc, kad pilsēta, urbānā civilizācija vairs nevar dot tādus pieaugums, mēs paši zinām, kad izaudzina vairākus bērnus, vai ne, tas ir viens murgs. Nav iespējams pilsētas apstākļos. Un tāpēc visā pasaulē drīz sāksies ļoti strauja un ļoti vētraina demogrāfiskā lejupslīde. Eiropā viņa ir, arī mēs tik nepamanām, tāpēc, kad migrācija. Es jums teiksim tā, bet te ir vēl viena lieta. Tur uzreiz parādās tā lieta kā sieviešu tiesības. Es saprotu, Irānā dāmas ir stipri agresīvākas, nekā mēs redzam, kas notiek, piemēram, Sīrijā, Afganistānā, kur ātri tur ievieš šariāta likumus, tu tur sēdi mājās un ārā nelien. Un tad, kā Boris Džonsons saka, valkā pastkastīt stērpu. Un tad tā ir tava vieta, būt pa pastkastīti un dzemdēt bērnus un ārā no mājas nelīst.
Es saprotu dēļ varbūt tā, ko jūs minējāt, ka tā Irāna, tā reliģija, viņa tā kā samaisījusies, ir sajaukusies, un ka tā apakšējais slānis ir tomēr tas, kas ir pirms islāma kaut kādas tradīcijas, ka tur tām Irānā sievietes ir daudz gatavāks pacīnīties par savām tiesībām. Un tad tas, protams, momentāli tajā mirklī, kā sievietes cīnās par savām tiesībām, iegūst izglītību, tur demogrāfija nav, viņa vienkārši nav. Praktiski. Tas arī bez šaubām. Tas ir tāds līdznākošs faktors, tāpēc, kad, kā jūs saprotiet, piemēram, Japāna to ļoti labi ir izjutusi pēdējos gadu desmitos, un Japānā tas sākās 60. gadu beigās, kad tā straujā industrializācija un urbanizācija noved pie tā, kad izrādās, ka vīrietis vairs nav spējīgs uzturēt ģimeni. Tātad ienākuma vairs nav tik liela. Sievietei ir gribot, negribot jāiesaistās tajā ekonomiskajā naudas pelnīšanas procesā, un tas faktiski ir izslēdz, vai ne? Jo sievietei jāmācās, ir jāgatavojas kaut kādai jau lietišķie karjerai, un šie mācību gadi sakrīt ar to fertīlo vecumu. Un tad jau atliktās dzemdības, viņas jau atpakaļ nenāk. Un tas arī, tā kā jums pilnīgi taisnība ir. Tā ir sieviešu emancipācijas procesa arī. Bet man ienāca prātā par to reliģiju, arī runājot par to ideoloģiju. Ir jau mums piemēra austrumos, kur bija alternatīvas islāmām. Kadafi būvēja džemaheriju. Viņam bija džemaherija un zaļā grāmata, kas bija tā kā pa pamatu. Viņš tā kā mēģināja radīt kaut ko. Tā zaļā grāmata, viņai bija tāds islāma piesitiens. Viņš mēģināja kaut ko tur uz tā visu būvēt. Redziet, džemaherija tur tā problēma ir tā, kad, kā jūs saprotiet, tas pirmotnējais vārds valstī kā tādai, viņš ir umma. Un umma pēc Medīnas konstitūcijas, kur pieņem 630. gadā Muhamada vadībā, praviešu Muhamada vadībā, tātad valsts un reliģiskā kopiena sakrīt. Tas ir viens un tas pats. Valsts un reliģija. Un šī tradīcija ļoti dziļa ir. Un tāpēc džemaherija bija tāds jaunvārds, un Kadafi mēģināja ieviest to valsts jēdzienu. Pikam tas vēl bija laiks, kad pie varas Irākā, Ēģiptē, Sīrijā, visur bija tas arābu bāzes partijas, arābu sociālisms. Nacionāli iekrāsots sociālisms, un tad viņš mēģināja kombinēt kaut kādas islāma tradīcijas, šariātu ar sociālismu, veidot tādu savu kaut kādu tādu jaunu teoriju, un domāju, ka tad pārējās arābu zemes sekos tam, no viņiem ambicioziem plāniem tad nekas neiznāca. Viņš jau arī kaut ko smēlās, viņam arī bija tas pasaules revolucionāra gars kaut kur iekšā. Un es viņu personīgi nepazinu, bet es pazinu cilvēku, kas ļoti tuvu viņi bija sadarbojas. Viņš ir cilvēks ar ārprātīgu motoru iekšā. Viņš ir neiedomājams. Tā enerģija bija tik milzīgi liela, un tik milzīgi daudz viņas bija, kad viņš darbojās nenogurs. Bet tas ir jau sena vēsture, tā teikt. Man ir provokatorisks jautājums. Situācija, viss slikti, karš tur ieiet garajā, piemēram, tiešām amerikāņi, piemēram, ar kurdiem uzsāk sauszemes operāciju. Tad ir tas moments, kad mēsli ir ventilatorā. Mums, protams, liekas, ka tas ir tālu, mums tas neskar. Mums iepriekšējā 22. gada mēsli, kas trāpīja ventilatorā, notika austrumos, pavisam stipri tuvāk no mums. Tas atkarēs no tā, uz kur puses ventilators pūš. Par to es gribēju uzdot jautājumu. Mēs demogrāfiski ļoti ieguvām no kara Ukrainā. Atbrauc Ukraiņu dāmas ar bērniem, un ļoti daudz te dzīvo, un mums bija, ja mēs skatāmies demogrāfisko statistiku, mums tas bija ļoti labs gads, vai cik mēs ciniski neskatītos, un mēs Ukraiņus saprotam, viņi saprot mūs, mēs tam, un kaut kā, tas bija ok. Sūdi trāpa ventilatorā Irānā, 94 miljonu nāciju, tas ir 2,3 reizes lielāk par Ukraiņu. Bēgļi.
tur var būt 10 miljoni, 15 miljoni bēgļi. Tā kā tā. Irāņu bēgļi mūsu sabiedrībā. Es vispirms no sākumā teiktu tā, ka Irāna tomēr ir stipri tālāk par Ukrainu no Latvijas. Ir, bet mūsdienās tā tālumi ir pārvarami. Jā, bet ir arī tādi statistiskie dati par to, kā notiek migrācijas process, tad viņi ir pietiekami Viņi tuvāk nekā Pakistāna. Kauza? Viņi tuvāk nekā Pakistāna. Mums Pakistāņi čaļi tik tā vadā kebabs. Labi. ja Pakistāņi var pārvarēt šo attālumu, kāpēc Irāņi to nevarētu daudz civilizētāk tauta? Kā jūs saprotiet, es domāju, ka 100 000 aviobiļetes nopirkt, 100 miljonus aviobiļešu, tas... Es nerunāju par 100, tas var būt arī pēc būtības. Mēs labi zinām, ka Eiropā, Francijā ir liela irāņu kopiena un vēsturiski. Es domāju, ka tā attieksme pret Irānas bēgļiem, tas būtu pilnīgi citādāka nekā pret sīriešiem un tiem, kas nāca no Lībijas, ka tur varētu būt Tur var vilkt kaut kādas politiskās līdzības ar to, kāda bija attieksme pret Ukrainas bēgļiem. Ja tur tiešām tie mēstie ventilātori trāpa riktīgi tajā Irānā. Vispirms jau tā, tad es atgriežos pie tā jautājuma par to teoriju. Tātad pētījumi uzrāda sekojošo, kad vispirms vislielāko slogu saņem tiešās robežas valsts. Nepavēlti šobrīd Turcija ļoti nopietni gatavojas bēgļu uzņemšanai. Tiek taisīts milzīgs, uz robežām taisīts milzīgs bēgļu nometnes ar teltīm uz 100 000 vietu. Tā kā tur nav pa jokam. Jau ir sākusies kņāda, lai cik savādi neliktos uz Libānas robežas, kaut gan Libāna pašreiz ir karstāvoklī. Cilvēki glābjās uz Sīrijas robežas. Tās būtu tās kaimiņu zemes, kas varētu pieņemt lielāku skaitu. Persiešu iedzīvotāji nevajag aizmirst, ka Persijas liela daļa, persiešu, es tagad neatceros procentus, cik tur bija, bet nemaz, ir arābi, kuri, protams, centīsies apmesties arābu zemēs. Tiešām? Pauze? Tiešām? Jā, protams, arābi diezgan. Tur tas viens, tāpēc, ka valoda, tāda šī dienās, citādi jau darba atrast un tā tālāk, tas jau nav joks. Tas ir viena lieta. Otra lieta ir, protams, vai tuvāk vai tālāk mums ir, irāņi, indo-eiropieši. Ārieši? Indo-ārieši, jā. Indo-ārieši. Praktiski mūsu radinieki. Diezgan attāli, protams, jo tas vēstures gaits bijuši. Trešās pakāpes brālēni. Ļoti atšķirīgs. Tādā nozīmē ar viņiem varbūt būtu kaut kādā ziņā daudz vieglāk. Pakistānas iedzīvotājiem arī tas pats. Dienvidu Indija, tie dravīdi, tie jau tad ir cita tabaka, kā jau tas saka. Es tomēr ceru, ka tāds milzīgi pūļi līdz Latvijai nenonāks, bet jāsaprot arī viena lieta, ka dzimstība Latvijā ir maza, brīvas teritorijas te ir pietiekami daudz, un daba jau nemīl tukšumu, tā kā tās tiks aizpildītas. Labs jautājums ir, kā veidosies, Latvijas tālākā, tā teikt, sociālā vide. Acīm redzami tādā veidā, kā viņi kādreiz pastāvēja Osmaņu impērijā, kas sastāvēja tas norietu periodā, tad kristīgās tautas bija vairākumā, un musulmaņi bija mazākumā, musulmaņi pārvaldīja to valsti. Beigās viņi sabruka. Bet kā viņi pastāvēja tādā veidā tas milet, tas bija tādas kopienas, etno-reliģiskās kopienas, un reliģiskais vadītājs bija šīs kopienas galva. Piemēram, armēņu kopienu pārvaldi katolikos, un kā augstākais armēņu garīdznieks, ebreji bija daudz. Ebrejiem nav nekāds centralizēts, tā teikt, būšanas, viņi sadalīti pa sinagogām atsevišķiem un pa mazākām sektām. Tad, lai pārvarētu šo situāciju, sultāns iedibināja galveno rabīnu, kurš tad bija atbildīgs par nodokļiem, par kārtību, par tiesām, saskaņā ar vietēju, ar jūdu tradīciju un tā tālāk. Un tā katra kopiena bija pa sevi.
Viena daļa, teiksim, nākamās Austruma Eiropas, viņi dzīvoja arī teritoriāli, tātad kompaktās vietās. Citur tas kopienas nebija kompaktas, bet viņas tika vienotas šādā veidā. Tas gaida arī iespējams Eiropu. Mēs redzam, redzam kāda situācija, teiksim, Francijā, kad politiķi bailīgi tagad baidās kaut ko pateikt pret Irānu, tāpēc, ka tūdaļ sacelsies vietējie musulmaņi un teiks, mēs par tevi nebalsosim. Un tāpat Merts uzmanīgi staigā pa naža asmeni, saprotiet, balansē kā cirku mākslinieks. Jā, viņi tur ļoti balansē. Visur tas Arī pats. Itālijā viņiem ir. Itālijā vai Dienijās, tur milzīga imigrācija ir. Tā. Tā kā mēs ar jums esam gatavi pieņemt 100,000 irāņu aizpildīt tukšumu. Tā kā tikai turies. Okay, es sapratu. Okay, paldies jums. Man likās ļoti interesanti un liels paldies par sarunu. Bet tad turēsim degunu uz augšu. Neskatoties uz visu. Ne tikai deguna, arī zodam jābūt augšā. Galvā jābūt augšā. Mēs taču neiesim klanīties. Tad sarunājuši. Sarunāt.